esam divi iemesli dēļ. Pirmais iemesls tādēļ, ka jūs sasauc kopā. Bet otrs iemesls ir tādēļ, ka jūs paši gribējāt atnākt šur. Pie mums ir ciemos Deivids no Zviedrijas, un būtībā viņš ir izcils sportists, tāpatās kā mums ir mūsu vidū izcili dejotāji, un kuri vēl būs izcili dejotāji, bet galvenā tā doma ir, kad vajag attīstīt to, kas mums ir dots, un tādēļ es gribu stādīt priekšā Deividu, kā cilvēku, kurš ir attīstījis ļoti daudz savas dotumus, un sagaidām viņa ar aplausiem. Thank you. I'm really happy to be here speaking to you. Viņš ir ļoti priecīgs būt šeit kopā ar jums. Carlis has literally been driving me all over the country speaking about social integration everywhere in Latvia for a few days. Viņi jau ir pa dažām dienām izvadājis caur un caur visai Latvijai, lai runātu par sociālo integrāciju. But I think that the most important part of social integration is this. It's training. Bet pēc viņa uzskatiem pati galvenā sociālās integrācijas sastāvdaļa ir šī, tas ir treniņš. So I'm really happy to meet so many people interested in sports. Viņam ir liels prieks satikt tik daudz cilvēks, kas interesēs par sportu. And also some professional athletes who've been to the World Championships. Un arī profesionāls atlēts, kas piedalās pasaules sacensībās. So what I'm going to do now is talk about how training can affect social integration. Tas, ko viņš tagad stāstīja, būs nedaudz par to, kā attīstīt sociālo integrēšanos sabiedrībā. Because we all know that the support we get from the state, that is one thing. Jo mēs visi zinām, ka tas atbalsts, ko mēs saņemam no valsts, ir tikai viena maza daļa. But we ourselves must also take the responsibility to take advantage of the things that the state are improving. Bet mēs paši esam... Jā, mums pašiem ir jāizmanto tās izdevības, ko mēs paši spējam dot valstīm sabiedrībām. If the state builds a ramp to a Duma, we must be able to use it. Ja, piemēram, valsts uzbūvē uzbrauktu pie pilsētas domas, tad mums ir iespēja to izmantot. And that is one of the most important things that sports does. It increases our muscles. It makes us stronger. Un galvenā sporta nozīme ir tā, ka viņi attīsta un trenē muskuļus, lai spētu kustēties. Because a 10% muscle increase on a person without a disability is just that, a 10% muscle increase. Tātad cilvēks, kas trenējās, piemēram, par 10% uztrenē muskuļus, normāls cilvēks, tas viņam dod vienkārši 10% stiprākus muskuļus. But a 10% muscle increase on me is 50% better life. Bet, piemēram, 10% treniņš viņa muskuļiem ir 50% lielāk palīdzība. And down on the floor. Un tagad viņš ir uz grīdas. And then on the floor I can walk like this. Pa grīdu viņš spēja pārvietoties šādi. Or if it's supposed to go quick, I can go a bit faster. Ja ir nepieciešams, viņš var arī to darīt ātrāk. Piemēram, šādi. And a bit like this. So I always go on the floor at home.